Sveiki, šodien esam šeit Tribus nekustamie īpašumi ar Igoru Strošins, uzņēmumu vadītājs. Varētu pastāstīt mazliet par savu uzņēmumu? Atklāt sakot, daudz varētu stāstīt, bet galvenais laikam, ka, ja tu meklē dzīvokli vai māju, visdrīzāk tu tiksi arī ar mums parunāties, jo mums nenormāli daudz dzīvokļu, māju, kuras... Un tu minēji, jūs esat top 3 Latvijā dotajā mirklī. Es negribu mēs esam top, tur, jā, bet mums ir ļoti daudz objektu, mums ir ļoti daudz objektu, un atklāt sakot, es ļoti bieži dzirdu, kad tur paziņas meklē dzīvokli un skatījās pie kāda no mūsu aģentiem, tā kā tas ir tā kā, es vairs to nekontrolēju. Teiksim, viens no vadošajiem tādā. Jā, mēs cenšamies būt aktīvi, un ja piedāvājums mums ir ļoti plašs. Mēs tādi esam jau sadarbojušies, cik sanāk aptuveni kaut 9 mēneši, teiksim, pie kaut kāda tieši pie gada, un tas, ko es tev gribētu uzdot, ir, kā bija dzīve pirms mēs sākām sadarboties? Kā baigi garlaicīgi bija, un īstenībā vienlaicīgi arī grūti, jo mums bija iepriekš šāds struggles dabūt viegli tos īpašumus iekš video, tādus... Un vēl tā kā patīk. Arī aizgāja daudz laika, jo tu sēdi, runā ar kolēģiem, ko jādara. Tas bija, es atceros, tās bija atsevišķas sapulces. Katru nedēļu bija sapulces par to, ko mēs tagad mēģināsim iedabūt iekš video. Un kurš to darīs, un kurš to montēs, un kurš to... Tas bija tāds, tas bija atsevišķs tāds darba grupa mums iekšienē. Okay. Un kā jūs to mēģinājāt risināt? Es saku, mums bija komanda it kā iekšienē, un mēs tur katru pirmdienu atsevišķu stundu aizvadījām, lai viens ir izvēlētos īpašumus, otrs saprastu, kā viņus parādīt. Tur skriptējām, ko teiks, un kā montēs, un ko filmēs, un ko iekļaus tajā video, ko neiekļaus. Tur aizgāja kāds laiks, un pēc tam vēl pārskatīt to projektu, un tad atkal ko atstāt, ko neatstāt. Bija tāds atsevišķs labs laiks aizgāja, un tas ir diezgan, tā ir grūti. Okay, un ko tu varētu teikt, kas mūs padarīja atšķirīgus? Atšķirīgs. Man patīk tas, ka jebkādi komentāri, viņi tā kā saglabājās. Pilnīgi liekas, ka es tā kā AI chat, zini, tu viņā rakstu, viņš visu atcerās, beigās tu vairs nav nekas jāraksta. Tas man patīk, īstenībā, nopietni. Tagad man tiešām, es godīgi saku, es jūtos tā kā es iedodu vienkārši linku uz objektu un viss. Un pēc tam ir tā kā vajag. Protams, un ja ir komentāri, tad man ir kaut kā vieglāk arī viņus izteikt, jo man visu laiku nav jāsēž uz blakus birojā. Es vienkārši uzrakstu, jūs saprotat, un nākamais tad atkal nākamais. Jā. Tas tāds labs produktīvs darbs bez laika tēriņa. Un tad tā svarīgākā lieta, kas mainījās jūsu biznesā pēc sadarbības? Atklāt sakot, mums visu laiku kaut kas biznesā mainās, mēs visu laiku augam un, nezinu, varbūt aģenti brīvāk jūtas tagad pieteikties filmēšana. Grūti spriest, vai kaut kas ir tā kā kārt nav mainījies, bet visu laiku kaut kas mainās, visu laiku attīstamies un mainījies tas, ka mums ir forši īpašuma video. Mums ir forši tāda marketinga materiāls, ar ko strādāt. Un tāds personīgāks jautājums, kas ir varbūt mainījies tavā personīgajā dzīvē pēc tā, ka mēs sadarbojāmies? Manā personīgajā dzīvē ir vēl ekstra 2 vismaz stundas nedēļā, kuras es varu veltīt vai ģimenei, vai darbam, vai treniņiem. Jā, tā. Okay, tad jautājums, vai tu ieteiktu mūsu citiem? Jā, noteikti. Mēs, domāju, šeit nesēdētu, ja es neieteiktu. Pirmkārt attieksme, otrkārt centība, atdeve. To es visvairāk novērtēju, jo tad ir jēga ilgtermiņa attiecībām. Tu zini, kad ir tā atdeve, ka ir tā vērība uz kaut kādu pilnveidošanu, tad visu laiku, tas, kā es saku, tu visu laiku redz uzlabojumus un beigās ir super tieši tā kā vajag. Un teiksim, tagad ir kāds cilvēks skatās, potenciāls mūsu sadarbības partneris, topošais. Kāds būtu viens iemesls viņam rīkoties dotajā mirklī? Es domāju, rīcība ir pats svarīgākais. Bez rīcības nav rezultāta, un rīkoties vajag tai virzienā, kuri, tā teikt, perspektīva un ilgtermiņa attīstība, un tad jūs šobrīd skatāties tai virzienā. Nē, nopietni, tas ir, ja tev kaut ko vajag, tad tu zini, ka tev to vajag, Un tad, ja tu zini, ka tev to vajag, tad tālāk ir rīcība, un rīcība tas ir sākt to darīt. Un tad tu vienkārši sāc darīt. Un es domāju, tas ir vienīgais. Ja tu jūti, ka to vajag, sāc darīt. Es daru ar jums. Tālāk jau jautājums par pārējiem. Pēdējie 2 jautājumi. Kas tavuprāt, teiksim, ko tu pateiktu uz cilvēkiem, kuriem
kuriem bail no tā riska, vai ir nepieciešama kaut kāda garantija, kaut vai skatoties uz tiem piemēriem, kas mums ir. Ko tu pateiktu tādiem cilvēkiem, ka viņi meklē garantiju vienmēr uz kaut kādu risku? Es arī meklēju garantiju uz risku, un tāpēc arī es sākumā, kad veidoju tās sadarbības, es viņus veidoju kā tādu pārbaudas laiku uz lietām. Un man ļoti patīk tas ieguldījums, kad es redzu, ka ir tas pārbaudas laiks, un es arī tāpat daru. Hei, vai pamēģinām kaut kādu periodiņu, ja? Un tad tas ieguldījums ir, atdevi ir, rezultāti ir, un tad cilvēki redz, tas ir jādara. Un tāpēc nevajag baidīties, vajag pamēģināt, vajag startēt lietas, un tad tu redzi, kad ir tā, kā tu gaidīji, vai labāk. Un tad pati pēdējā lieta, vai tev ir kaut kādas papildus lietas, kuras tu gribētu minēt? Vienīgais, ko var ieteikt cilvēkiem, kas ir tieši par satura veidošanu, par kaut kādu mārketingu, ja, tad obligāti mēģināt un atrast savu kaut kādu to veidu, kā pieiet satura veidošanai par savu lietu. Ja, un lai tas ir viegli. Lai tas neaizņem daudz laika, un lai tad visu laiku to varētu darīt. Ja, lai nav tā, ka tev tur ir, nenormāli daudz laika jāvēlta satura veidošanai, jo īstenībā satura veidošanai jānāk viegli, ātri, un tev tam ir jāpatīk. Un katrs var atrast savu pieeju. Katrs, pat kur ārsti operācijas laiž laivos, un ko tikai nedara. Ja? Vai ir varbūt bijusi kāda māja vai dzīvoklis, kas tika pārdots sakarā ar mūsu videoklipu? Jā, noteikti vairāk vai mazāk, jo, kā es saku, tie īpašumi video, viņi ne tieši pārdod māju, ja? Bet īstenībā, ja mēs runājam par īpašumu pārdošanu, tad tas tāpat kā jebkas cits, tas ir kā iepakojums, ja? Un var jau bez iepakojuma tirgot cepumus vai vēl kaut ko, ja? Bet, tad kas tie pa cepumiem, ja? Runa iet par to, ka var arī nelikt sludinājumu smuku, var nerakstīt tekstu, ja var uzrakstīt vienkārši mājā, ja? Var neko nedarīt. Šajā gadījumā tie īpašumi video palīdz cilvēkam vēlreiz mājās pieņemt pareizo lēmumu. Tie īpašumi video palīdz, tā teikt, izcelt viņu pret citu piedāvājumu. Tie īpašumi video vērš uzmanību uz tiem bonusiem, īpašumu, tiem pievilcīgajām lietām. Ja? Tas ir tas, ko tie īpašumi video dara, ja mēs runājam par īpašumu video. Ja? Tie ir tāds restorānā tu ēd vairākās kārtās, ja? Un tad ir kompliments, deserts un vēl kaut kas. Ja? Tad šis īpašumu video arī ir kaut kas no tā visa. Ja? Tas ir tāda maza daļa no visa, un tas noteikti palīdz pārdot. Tas arī bija viss. Liels paldies tev, Igor. Šis bija Igors Trošins no Tribus Real Estate. Paldies!